Brīdinām, ka ierakstā var dzirdēt pa kādam lamu vārdam, neviens joks netiek paskaidrots, un katrs izskanējušais vārds ir runātāja personīgais viedoklis. Jautājums no provinces pēc pavisam īsas minimālas pauzes atsāk savu iknedēļas skanēšanu, bet, kā jau pamanījāt, formāts ir jauns. Kā jebkurš zolīts pasākums, šis, kas šeit šobrīd notiek, šis arī būs 3 daļās – oficiālās runas, publikas jautājumi un bankets. Tā. Oficiālajā daļā došu vārdu Dzintrim, kurš ir sagatavojis pamfletu. Un lūdzu klausītājus 13 minūtes jūsu nedalītas uzmanības, apsolu nenožēlosiet un pievērsīsimies mūsu raidījuma saturīgajai, oficiālajai daļai. Jautājums no provinces, Twitterī un dzīvajā. Šo pamfletu es nosaucu Kumēdiņu rādītāji jeb Anne Grikē gandrīz plikē. Par vadmotīvu vai tādu caurvīju motīvu ņemu klasiku šoreiz Jāni Jaunsudrabiņu. Varbūt kāds atceras, ka meistars zaļajā grāmatā cita vidū apraksta kādu smalkāku žīdu vai varbūt pat vācieti kumēdiņu rādītāju, kurš par mazu, bet taisnīgu samaksu rāda kumēdiņu bildes tādā kā primitīvā diapozitīvā aparātā. Visādus ķeizarus, karalienes, baznīcas, pīlis, kaušanos, vulkāna izvirdumu un tam līdzīgi. Un kad vīri jau iečarkojuši, tad onkulītis pieteica vēl dažas bildes par mazliet lielāku, bet arī taisnīgu samaksu. Lai raksturotu ekstrā bildīšu saturu, Šamais noklakšķina mēli un viņa prāt seksīgā balsī iedūcas. Anne Grikē gandrīz plikē. Bērni mudināti iet pagalmā un vīri, arī daža sieva gatavojušies pētīt Anne Grikē, kura tātad gandrīz plikē. Visatļautības laiks 90. Brīvības garšas, marša un pohas. Atļauts ir viss, kas nav aizliegts, bet aizliegts nav gandrīz nekas. Anne Grikē, Zara Goldbaum un arī dāmas ar gluži latviskiem uzvārdiem šo laiku var izbaudīt pilnībā un visādi. Ar lielām drēbēm, ar mazām drēbēm un pavisam bez drēbēm. Oblika morāle grīļojas, nav labi draugi, kaut kas jādara, jāregulē, jāaizliedz, jāievieš standarti, noteikumi, un tādā garā jaunās valsts ierēdniecība tam ķeras klāt ar lielu spāru. Protams, ka par regulēšanu un standartizēšanu kaut kas arī pienāks. Ne 10 gadu nepaiet, konstatē, ka saregulēts jau par traku. Parādās pirmie naivie mēģinājumi kaut ko labot, tātad mazināt birokrātiju un administratīvo slogu. Pirmie biklē mēģinājumi, lūk, piemēram, šāds. Ministru prezidenta Repšes pakļautībā tālajā 2003. gadā sākta nejēdzību novēršanas biroja veidošana, ko viņa vadītā partija Jaunais laiks sola radīt iedzīvotāju sūdzību uzklausīšanai par valstī notiekušām nejēdzībām. Tas lēnām arī aizgāja nebūtībā. Un, protams, arī iestāšanās Eiropas Savienībā palielina birokrātiju, un, protams, ka tur Briselē arī cīnās. Lūk, oficiālais Latvijas vēstnesis 2008. gada raksta, ka Eiropā dome jau 2007. gada martā esot apstiprinājusi ierosmi, ka jāizvirza mērķis līdz 12. gadam par 25% samazināt administratīvo slogu. Tie foršie vārdi, kad ieklausamies, apstiprināja ierosmi, ka jāizvirza mērķis. Arī Rīgas domē 2009. gada augustā nodibina birokrātijas apkarošanas centru, foršs saīsinājums BAC. Starp citu, toreizējā vicemēra Šlesera iniciatīva. Ko BAC dara? BAC sūta daudzas vēstules attiecīgām Rīgas domas struktūrām, norāda uz nepieciešamību risināt jautājumus un izsaka arī priekšlikumus to darbības uzlabošanai. 21. gada maijā BAC pārveido par iekšējo pārbaužu
un korupcijas novēršanas nodaļu. Gadi skrien kā stirnas. Tēvzemē kūsā cīņa pret birokrātiju. Valsts pārvaldes prioritāte 2013. gadā. Uzlabot valsts pārvaldes pakalpojumus ciešā sadarbībā ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un NVO. Mērķis – administratīvā sloga mazināšana, normatīvā regulējuma vienkāršošana un valsts pārvaldes darbības efektivizēšana. Premjers Valdis Dombrovskis. Dzimst iniciatīva Mazinām slogu. 2014. gadā maijā gan dienas biznesa sūrojas, ka iniciatīva Mazinām slogu saņēmusi daudz ierosinājumu, taču birokrātija neskāpēc vēl ar vienu zeļot, bet apkarošana esot pārāk formāla. 2018. gads, valstī 100 gadu. Savā priekšvēlēšanu kampaņā partija Jaunā vienotība vai vienotība vēl toreiz sola ieviest nulles birokrātijas pieeju valsts pārvaldē. Plānots, ka turpmāk, šitais ir baiglabs, pieņemot vienu jaunu regulējumu, atcels 2 jau spēkā esošas noteikumus, instrukcijas vai tam līdzīgi. Tur ir oficiāla informācija 19. gadā, ka administratīvā sloga pieauguma apturēšanai jaunās vienotības pieteiktie kumēdiņi ir stipri progresīvāki pēc satura un formas, jo te tiek pieteikts, ka Anne Grike būs pavisam plike, 0 drēbju, jeb 0 birokrātijas. Kumēdiņu rādītāju tēlā iejūtas valsts kanceleja. Citēju. Pēdējos gados vērojama arvien lielāka pieņemtā regulējuma negatīvā ietekme uz uzņēmēju darbības vidi, par ko liecinot pētījumi un aptaujas. Tāpat valsts pārvaldē trūkstot vienota un efektīva risinājuma administratīvā sloga mazināšanai, ko valsts kanceleja ir nolēmusi attīstīt, norāda kancelejas toreizējais direktors Citskovskis. Anne Grikē drīz būs plikē. Nulles birokrātijas pieejas principa ievērošanu plānots uzsākt 19. gada 1. novembrī. Valdība šo pieņem zināšanai un uzdod visām ministrijām no 19. gada 1. novembra tiesību aktu izstrādes procesā nodrošināt paredzētās nulles birokrātijas pieejas ievērošanu. Valsts kancelejai uzraudzīt. Tā uzrauga labi, jo vēl 2022. gada sākumā valsts kanceleja triumfiāli ziņo, ka ieviests nulles birokrātijas princips administratīvā sloga mazināšanai. Taču realitātē papīru un pieeja noteikti ir vairāk, bet reālu rezultātu ņau. Taču tas nekas. 23. gada maijs. Valsts kancelejas direktors Citskovskis ar nopietniem vaipstiem iepazīstina debestiņa ar administratīvā sloga mazināšanas plānu. Mazāk izturīgākie vairs negaida Anne Grike, bet prasās uz tualeti dēļ bažām, ka histēriskie smiekli var būt par pamatu spontānai, piedodiet, mīšanai. Bet oficiāli kungi un dāmas vēsta, ka fokus būšot vērsts uz administratīvā sloga mazināšanu uzņēmējiem. Administratīvā sloga mazināšanas komandā darbojoties NVO, ministrijas, valsts kontroles, Saeimas deputāti un dažādi eksperti. Un lūk, 11. marts 2025. gads. Medijus atkal saviļo tie paši birokrātijas mazināšanas kumēdiņi, kurus arvien grūtāk pasniegt kā jaunus un oriģinālus. Bet cenšanās ir. Ministru prezidente uzdod izveidot rīcības grupu birokrātijas mazināšanai. Citējam Eviku Siliņu. Birokrātijas mazināšana ir viena no valdības šī gada darba prioritātēm. Pagājušā gadā jau iesākām, bet šogad ar vēl augstāku prioritāti šo darbu turpināsim, mazinot administratīvo slogu un padarot valsts iestāžu darbu tuvāku cilvēkam. Ministru prezidenti ir nākusi klajā arī ar konkrētiem uzdevumiem. Starp tiem ir arī birokrātijas mazināšana par 25%. Starp citu, cita vidū, starp tiem noteiktajiem uzdevumiem šogad ir arī minimālā publisko iepirkumu sliekšņu paaugstināšana un birokrātijas mazināšana Eiropas fondu finansējuma iegūšanai un izmantošanai. Rīcības grupā pusi no sastāva veidošot valsts institūciju pārstāvju, otru pusi
uzņēmēju organizāciju un pilsoniskās sabiedrības darbinieki. Rīcības grupai būšot katru mēnesi jāatskaitās valdībai. Raivis Kronbergs, tagadējais kancelējas direktors, saka tā, ja birokrātijas mazināšanas darba grupa nesasniegs mērķi, tad man ir jāiet mājās. Ja vērojāt, metafora ir labi izdomāt, ka tur nevis rakstīs atlūgumu vai nedoties nošausies, bet jāiet mājās un pēc tam var nākt atpakaļ. Drosmīga, izlēmīga rīcība, bet vai patinam laika zīparu pavisam nedaudz atpakaļ? Un mēs redzam, ka vēl drosmīgākā un izlēmīgākā un mēs redzam vēl drosmīgākā un izlēmīgākā Valda Dombrovska teikto Twitter jeb X sociālajā tīklā. Atgādinām, Valdis ir ekonomikas un ražīguma, kā arī vienkāršošanas komisārs. Un Valdis Twitterī jau 12. februārī raksta, ka birokrātijas mazināšana pirmo reizi ir Eiropas Savienības augstākā līmeņa prioritāte. Eiropas komisijas virza mērķi samazināt administratīvo slogu par vismaz 25% visiem uzņēmumiem, bet mazajiem par vismaz 35%. Sanāk, draugi, ka Evikas dziedājums par birokrātijas mazināšanu marta sākumā ir tikai atbalsts vecākā biedra tikpat tukšam un arī melīgam paziņojumam, jo tā nav nekāda pirmā reize. Eiropadome jau 2007. gada martā apstiprināja ierosmi, ka jāizvirza mērķis par 25% samazināt administratīvo slogu, un, protams, ka nekas nav dzirdēts par rezultātiem. Līdz ar to ir grūti spriest, vai Dombrovska pieteiktie 25% ir tie paši iepriekšējie 25%, vai jau citi 25%. Un vai tad kopā ir 25, 50 vai varbūt pat 75%. Taču nekādi tā nav pirmā reize, tāpat kā Annei Grikei. Te redzam vairākas interesantas lietas. Ar tiem pašiem kumēdiņiem skatītājus, klausītājus var mānīt 3, 4, 5 vairāk reižu, bet kaut kad darba ļaudis tomēr sāks ticību zaudēt. Tiešām? Izskatās, ka tomēr nē. Starp citu, kā mums bezkaunīgi rāda statistiķa Jāņa Hermaņa grafikā saliktie dati, strādājošo, vai precīzāk, aizņemto darba vietu skaits valsts struktūrās, tad gandrīz visu šo laiku, kad notika stīvēšanās ar birokrātiju, darba vietu skaits valsts sektorā ir saglabājies gandrīz pilnīgi vienāds, tā ap 96, 98 tūkstošiem. Ir tikai divas redzamas izmaiņas šajā grafikā. Ievērojams kritums ekonomiskās krīzes un Pareks krīzes laikā ap 2009. gadu un sajūtams kāpums pat 24. gadā, par kura iemesliem tad mums atkal ir iespējas prātot. Ja valdībai un kancelējai ir laika nodarboties ar kumēdiņiem, tas nozīmē, ka mums nemaz tik slikti neiet, un karš un citi trakumi ir kaut kur tālu, tālu, tālu. To, ka var arī citādi, mums rāda kaut vai Covid laiks, kad no kuivižiem skatoties bija, piemēram, ļoti vienkārši paprasīt naudu malkai bez papīriem. Daudz tur nevarēja dabūt, bet to, kas gribēja mazu naudiņu bez papīriem, vienalga bija daudz vairāk kā to, kuri prasīja mazliet lielāku naudiņu malkai ar papīriem. Tāpat es kā pašnodarbinātājs bez daudziem papīriem tajā laikā varēja dabūt kompensācijas vairākus mēnešus. Līdzīgi notika arī Pareks krīzes laikā, tikai tur gan bez lielas birokrātijas tevis deva klāt, bet ņēma nost. Tā tad var, bet nevis ja grib, bet ja spiež. Izskatās, ka pagaidām neviens nespiež. Ne Eiropā, ne mūsu mīļā Latvijā, neskatoties uz to, kas vārās apkārt. Var pieņemt, ka šī nemaz vēl nav pēdējā birokrātijas mazināšanas kampaņa. Tikai jāsagudro pietiekami labs nosaukums. Vai kaut kas par kāru, vai Annei Grikei gandrīz plikē. Tas būtu tieši desmitniekā. Paldies, ja klausījāties, paldies, ja izturējāt. Jautājums no provinces, Twitterī un dzīvajā. Dzintri, es teikšu tā, cepur nost un šito
to virsū. Jā. Par tā. Varēja pat vēl vairāk un labāk, bet laiks rit un es domāju, ka tas var iekustināt domāšanu vai daudz jau par to domā, bet parādīt to savdabīgo pliko karalieni šajā te mūžīgajā birokrātijas cīņā. Tā nav konkrēti viena persona, bet tā ir tāda permanenta. Jāsaka, mēs kāpēc iedomājamies konkrēti vienu personu? Mēs neko neiedomājamies, ko tu iedomājies. Kāpēc mēs? Tu iedomājies. Es neko neiedomājos. Labi. Tā, vārdu sakot, man šķiet, tas bija viens no labākajiem, ko mēs esam no tevis dzirdējuši un baudījuši. Es saprotu, ka tā publika, kas šobrīd pavada kopā ar mums šo te laiku, ir jau uzķērusi tātad raidījumu formātu. Raidījuma oficiālajā daļā vienmēr būs kāds sagatavots garāks teksts, kvalitatīvs, nostrādāts, pārdomāts, un pēc tam tagad sākās... Tas būs pusē no gadījuma. Jā, otrā pusē no gadījuma tekstus gatavos Mārcis Bendiks, kurš neskatās televizoru. Tu saprotiet, cilvēki mīļie, ja? Kas jūs sagaida. Bet ideja vienkārši tātad pēc šī te mēs te slēdzam iekšā, skatāmies, kas mums te ir sarindojušies, kuri ceļ rokas un grib izteikties, piedāvājam tēmas, apspriežam, mēģinam kaut kā savilkt visu to kopā. Un parasti būs arī kāds lūgtais viesis, arī šodien mums ir kāds viesis, ceru, ka Reinis var bišķi uzkavēties, pirms mēs ieskrienamies un iedosim viņam vārdu nedaudz vēlāk, bet Mārcis, varbūt divos vārdos tu gribi tomēr, kā mūsu raidījumā ierasts kaut ko pie Dzintra teiktā, no sevis tā. Kritisku kaut ko. Nē, es tiem, kuri nespēja izlobīt to īso secinājumu. Tā kā tu apmēram tiem, kur tāpat kā tu nespēji izlobīt to īso. Nē, es tā kā tēmu pazīstam un man teksts tiešām patika. Bet tas īsais secinājums ir tā, valdība, kura nolemj cīnīties pret birokrātiju, izveidojot birokrātijas apkarošanas komisiju vai darba grupu, ir tieši tāpat kā, teiksim, kaimiņš, kurš iesaka savam kaimiņam dzērājam ārstēt alkoholismu ar armēņu šito brendī. Precīzi tas pats. Latvieši vecos laikos teica, ka nes līdaku slīcināt vai kaut ko tādu. Ja. Tas ir pilnīgs totāls absurds, un kas ir skumji visā mūsu stāstā, ka šo te absurdu visi pieņem kā normu. Nelietosim vārdu visi pārāk bieži. Labi, daudzi. Jā. Daudzajie. Vairumsim. Jā, tās pārdomas, bet piebilst neko šādam te sacerējumam nevar. Es domāju, ka Dzintrs ir savilcis. Cik gadu vēsturi tur sanāca Dzintri? No kura gada pirmās? No Repšs, no 2002. Tas ir. Bet tie vēl bija tādi bikli vingrinājumi. Tur nākot. Tie ietvēra sevi, tai laikā mums jau bija raidījums gaisā 2003. gadā. Jā, rīta rosme. Latvijas radio kādreiz cienījamā tādā mēdījā. Un man bija no relatīvi neseniem laikiem, no valsts kancelēs es pats izgāju, kā saka, pa durīm 2000. gada maijā pēdējo reizi. Man tur vēl bija, cilvēki pazīstam, ko sazvanīties un tā. Un viņi man tam raidījumam piespēlēja tādus tur. Viņš neiznāca pietiekoši asprātīgs, starp citu, viens no sižetiem nedaudziem, ko man galā Latvijas radio nepalaida gaisā, kā nekvalitīvu, droši vien pamatot. Bet tā ideja bija tāda, ka jaunais laiks, partijas organizācija, atsūtīja uz valsts kancelēju divas dāmas, kuras bija aicinātas strādāt šajā te neiedzību novēršanas birojā. Viņš tika oficiāli pasludināts, ka tāds būs. Viņām iedeva padomnieku stāvā, iedeva istabu, un tad izrādījās, ka viņas nemāk strādāt ar kompjuteru. Bija ar logiem vai bez? ar divi kaut kādi droši vien pusjukuši rakstām galdi kādu tur, tālākajā galā pienācās un čīkstoši krēsli. Un viņām vienu datoru iedeva, bet viņas neprat strādāt vispār nemaz.
Un tātad neiedzību novēršanas biroja darbināšanai bija jāpiešķir vēl papildus spēku no kancelējas, lai pārrakstītu to, ko viņas raksta ar roku. Tā bija neiedzību novēršanas forma, kas pati kļuva par neiedzību. Savā ziņā tas, kas notiek pašlaik, ir daudz izsmalcinātāk. Tomēr uztais darba grupa. Brīnišķīgi. Vienkārši cilvēkiem vēl ir ko nodarboties, kas ir birokrātijas pamat uzdevums sagādāt sev darbu un gādāt sev padotos. Un to viņi arī nodarbojas. Arī taiskaitā šitās mūsu kārtējās Annas Grikes iejūtīgā vadībā. Par birokrātiju šobrīd jau ļoti daudz zina stāstīt mūsu uzticamais klausītājs, un šeit tad arī viesis raidījumā Reinis, un viņš ir pacēlis roku, acīm redzot, pateiksim viņam vispirms. Prieks, ka esi pievienojies! Ko tu gribēji teikt par birokrātiju, Reini? Man ir ko teikt, jā. Es tagad sāku saprast, kāpēc, kopš pusgada Eiropas parlamentā es saprotu, kāpēc tā birokrātija ir. Pirmkārt, tāpēc, lai tu, tagad deputāts iziet cauri tai birokrātijai, kas ir šeit, lai viņš vienkārši varētu strādāt. Visas tās pārējās birokrātiskās formalitātes liekas, ka vispār ko jūs sūdzaties par birokrātiju. Piemēram, tev te ir jāatbild uz jautājumiem, kā tu varēji būt Strasbūrā, ja tu lidoji uz Cīrihi. Apmēram šādi. Un ir cilvēki, kas strādā, kas to čeko, un tad tu kā deputāts tērē laiku, lai uz tādiem stulbiem jautājumiem atbildētu, jo parasti normāli ir lidot uz Frankfurti, bet patiesībā to birokrātiju ir tā, ka tas ir, man liekas, ka teiciens piliens pie piliena ir okeāns, tas par birokrātiju, jo tur nav viena tāda, viena problēma, ko tu ņemam atrisini. Tās ir 100 000 sīkumi, kas kopumā to visu birokrātiju veido, un tāpēc bija grūti ar viņu kaut kā cīnīties. Bet tas, kas man liekas, ka mums varētu palīdzēt, un uz ko mums būtu jāiet, ir digitālais laikmets, kas cits starpā ir arī piemēram, Indijas veiksmes stāsts, kur ir augošāka ekonomika šobrīd, kad tu vienkārši izēji pēc principa, ar cik klikšķiem tev kādas operācijas ir jāspēj izdarīt. Teiksim, tur nodokļus samaksāt ar tik klikšķiem, teiksim, būvatļauju dabūt ar 6 klikšķiem internetā. Un tagad uzstāda tādus kā muļķīgus, bet darbību maksimumu parametrus, tad jau tur vispārējie nav variantu, ir jāpieregulējās. Jo no otras puses to nav iespējams izdarīt, tāpēc, ka tu nav viena kaut kāda vai 2 vai 3 lietas, ko tu var atrisināt. Tā birokrātija ir miljons sīkumu. Un viņus var atrisināt tikai no lietotāja puses. Tā kā pateikt, ka šādas procedūras jāspēj izdarīt ar šādu darba daudzumu. Tas bija tas, ko es gribēju piekomentēt. Drīkst viņam jautāt, kamēr viņš noizskrēs. Bet tur tagad man tai pamfletā arī bija vairākas reizes, ka tā Eiropas komisija, Eiropas padome tur arī saņemās to birokrātiju mazināt. Un Valdis Dombrovskis tagad tur mazinās, tur jūt kaut ko tā kā mazina vai nekas. Tas baigi nejūt, tāpēc, ka tieši tā kā pamfletā 20 gadus visi saprot, ka tā ir problēma, bet neviens nesaprot, kur tieši. Ko nozīmē cīnīties ar birokrātiju? Tā kā... Mārcis jau pateica, ko tas nozīmē. Tas ir šito alkoholismu ārstēt ar brendiju. Un mainīt brendiju veidus, taisīt komisiju, taisīt mēriju, pamēģināt varbūt ar kaut kādu vietējo. Te Liepājā mēdz būt gadatirgi tādi, kur ražotāji uz rožu laukumā ik pa reizei tur rudenī ir kaut kādu. Nē, bet redz, ar brendiju ļoti daudz skaisti. Ar brendiju ir ļoti vienkārši, tāpēc, ka tu, kaut kā tev ir kaut kāda glāze, kuru tu cel, un tu viņu var celt vai necelt. Ar birokrātiju tā ir tā problēma, ka viņi nav tāda viena glāze. Tur ir tā kā tu ej pa lietu, kur viss ir alkohols. Jā.
Viņš poētisks kļūs ir tur tā Eiropā, klausies. Bet man liekas, ka mums tā birokrātijas jāgriež ciet, jo man šķiet, ka viss pateica un patiesībā Reinis šeit bija, viņš jau uzprasījās piekomentēt, tāpēc paņemsim tēmu numuru 4, kas bija pierakstīta uz lapiņas apspriešanu. Jā, varbūt ejam. Man špikers jāpašķiet. Paņem Mārcija špikeri, ja to esi sagatavots kā šitas te? Nē, es esmu apjūts arī ar to birokrātiju, arī šajā ziņā. Pagaid, tu tagad vēl gribi par birokrātiju? Vai? Nē. Tas iznāks par birokrātiju, jo par Eiropu būs runa. Reini, mēs Twitterī lasām, ko tu raksti, un vismaz 2 reizes tu esi pieķerts ar nolaistām biksēm, kaut ko rakstot par Eiropas kara banku. Lūdzu, ekspozīcija, lūdzu. Kas tas tāds ir? Un pēc tam Mārcis tev viss pateiks. Pie reizes piezīmējot, ka ne Eiropas Savienības mājaslapā, ne viņu tajā ziņu atlasē, ne Reuters un Politico šāds termins neparādās. Vispār. Eiropas Savienība un tur kaut kāda jauna banka, pieņemsim. Runa ir tikai par 800 miljārdu naudu, un tad gan man būtu jautājumi, jā. Dosim Reinim iespēju. Jā. Kas domāts ar to banku? Jā, es nezinu, cik gari, tā kā... Īsi, mums Reinim šausmīgi īsi ir, tu jau zini. Īsi. Nē, pirmkārt tā banka nav Eiropas Savienības lieta, tikai tā ir Eiropas lieta, teiksim tā. Un šī banka... Ar šo efēju mēs saprotam, ka nāk Angļi klāt, ja? Tieši tā, precīzi. Ne tikai Anglija, Briti faktiski ir lielā mērā šī virziena iniciatori. Un Norvēģi, Dienvidkoreja, Austrālieši, Jaunzēlandieši, jebkuri saprātīgi domājošas nācijas, teiksim tā. Bet pie šīs idejas strādāts jau 6 gadus. Tie cilvēki, kas viņu virza, ir jāpamatā Briti. Cilvēki, kas ir strādājuši NATO, arī militāristi augsta līmeņa komandieri, kas ir izveidojuši kādreiz NATO inovāciju fondu. Un šis ir faktiski tāds tā kā nākamais solis. Un tā problēma ar tiem 800 miljārdiem ir kur? Ka, ja mēs tagad baigi investēsim 800 miljārdus industrijā, kurai ir ierobežota kapacitāte, mēs nedabūsim vairāk ieročus, mēs vienkārši dabūsim dārgākus ieročus. Tāpēc, ka būs milzīgs pieprasījums, bet kapacitāte ierobežota. Un lielā mērā to kapacitāti nevar palielināt dažādu, teiksim, Eiropas mentalitātes problēmu dēļ, jo militārā industrija joprojām tiek uzskatīta par toksisku, teiksim tā. Respektīvi, ideja ir principā līdzīgi, kā kādreiz tika veidota Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka, bet respektīvi, kur valstis sanāk kopā, saliek naudu vienā katlā, lai risinātu kopīgas problēmas. Un tas, ko šī banka var dot, un kāpēc viņi varbūt lielām ekonomikām nav baigi svarīgi, bet piemēram, Latvijai ir, tāpēc, ka tas, ko viņi var nodrošināt, ir ilgtermiņa, ļoti ilga termiņa aizdevums uz ļoti zemiem procentiem, lai darītu 3 lietas būtībā. Pirmām kārtām vienkārši pirktu bruņojumu, ja tas nepieciešams. Otrām kārtām attīstītu industriju militāro. Un trešā lieta, kas varbūt Latvijai nav tik aktuāla, bet ja nu gadījumā nepieciešams, atpirktu kritisko infrastruktūru no nedraudzīgo valstu īpašniekiem, kaut gan Latvijai arī tas dažos gadījumos varētu būt aktuāli. Un ceturtā lieta - dot garantijas privātbankām, lai viņas finansē militāro industriju. Tas atkal ir tāds finanšu specifika, kāpēc viņas to nedara. Bet, respektīvi, tas ir daudz ātrāks risinājums. Es vienkārši te iespraudīšu mūsu klausītāju, kas kopumā šo tēmu dažus aspektus zina. Tu piesauci Eiropas Investīciju banku. Eiropas rekonstrukcijas un attīstības piesauc Eiropas Investīciju ir cits stāsts. Jā, bet kā viena tā otra savos principos izslēdz
kreditēšanu militārām vajadzībām. Jā, tieši tā. Tāpēc ir vajadzīgi vai nu kādu no tām institūcijām ir jāreformē, kas grūti iedomājams birokrātijas dēļ citas starpā, vai arī tad jāuztais jaunu, kā teica tas pazīstamais sloks, bijušais čigāns, tagad Roms, ka nezinu, vai mazgāt vecos bērnus, vai taisīt jauns. Bet te jātais jaunu, visticīgi. Tas ir tas punkts. It kā institūciju mums pietiek, gan ERAB, gan EIB, un kas tik viss mums nav, bet šīm struktūrām militārie kredīti, un tieši šis, ko tu teici, tur uzņēmumu izpirkšana, pārstruktūrēšana tā tālāk, ir ekspreses verbis aizliegt. Ja drīkst, es šo nokomentēšu. Restīvi ar Eiropas, precīzi, kā Mārcis teica, problēma ar Eiropas investīciju banku, kurā cits starpā šobrīd, piemēram, 5 miljardi stāv, kas viņi tagad sāk pieļaut militārās industrijas finansēšanu. 5 miljardi tam tur stāv šobrīd neizmantot. Un stāv viņi tā iemesla dēļ, ka faktiski tas, kā Mārcis teica, tas, kas ir radīts peldēt, nevar skriet. Viņiem kredīta portfēls ir tik liels visos citos projektos, kur riski ir saprotami un izanalizējami, bet ja tu tam uzliec pa virsu militāro industriju, kur tā risku analīze ir stipri savādāk, tad faktiski viņu tā darbība ir stipri grūtāk menedžējama. Un tā ir tieši tā problēma, ka viņi vienkārši nav radīti tam, viņi ir radīti citiem mērķiem, tāpēc ir vajadzīga jauna institūcija. Un tā institūcija tiks nodibināta pēc cik ilga laika sāks darbu? Faktiski banka vai kā tu teici? Drošības aizsardzības noturības banka. Faktiski viņi saka, ja viss iet tā kā tas iet, 26. gada vidū viņi ir sākt strādāt, kas ir ļoti ātri Eiropā. Man ir jautājums. 2 uzreiz, ja var īsas atbildes. Tātad, kuras Eiropas, kuri tavi kolēģi atbalsta šito ideju? Tas ir pa partiju grupu līmeni vai pa valstīm? Visi. Varbūt tu vari, kādā ziņā visi? Visas Visa Eiropas, bija pagājušajā nedēļā Strasbūrā, mēs nobalsojam, visa Eiropa parlaments nobalsoja par rezolūciju. Protams, tur daži bija pret, bet būtībā parlaments nobalsoja par rezolūciju, kur ir precīzi teikts, ka ir šī banka vienkārši jāveido. Okay. Un tas, pie kā viņi šobrīd strādā, ir faktiski meklē, kura būs tā ankura valsts, jo tā ir valstu dibināta banka. Un šī, protams, ir Latvijai atkal iespēja jautājums, ja mēs izmantosim vai ne. Starp rietumiem un austrumiem, tur bet faktiski tas plāns ir, ka nākamajā NATO samitā tagad, kas būs, ka viņu tā kā faktiski palaiž. Un šobrīd, saprot, ir doma, ka Somi varētu būt tie līderi šajā procesā. Jā, bet mēs varētu piedāvāt to jaunu tauto stacijas māju viņiem, jo to nekam citam nevajag. Principā, jā. Tā kā mēs varētu naudu glabāt. Tur ir cilvēki. Naudu vispār karināt tā kā speķi no žurkām, karināt uz tā staba. Nē, tās betona konstrukcijas varētu būt. Jā, lai tur netiek klāt nekādi ļaunie. Klau, bet par naudu tu ierunājies. Man to tā kā vienkāršam cilvēkam, es zinu, banka tā ir tāda vieta, kur aiziet paņemt naudu, bet kādam tur jāieliek iekšā, no kurienes tā nauda tai bankā radīsies. Respektīvi, lai cik tas neticam izklausītos, bet Eiropā stāv ārkārtīgi daudz naudas. Vienkārši stāv. Ir tā skaitā diezgan daudz valstis, kurām arī tas tā ir. Mums arī stāv? Nē, mums, diemžēl, nē. Mums nestāv. Nauda, vismaz nauda. Saprot, arī bišķi garāks stāsts. Nauda būs, ja? Tu saki? Nauda būs, jā. Nauda būs. Te ir viens moments, ko es mūsu klausītājiem no bažu viedokļa gribētu to atšķirību paskaidrot. Tātad, ja tiek nodibināta banka, katra valsts tur piedalās vai nepiedalās tādā vai citādā formā, un pēc tam banka pati rīkojas, kā viņa māk. Piesaista līdzekļus, izvieto līdzekļus, un tā ir viņas, tās bankas darīšana. Tas, kas tika nolemts šoreiz Briselē 6. martā, kas bija, tur samits kārtēs, kā viņi tur sauc,
tur parādījās ideja par tiem 800 miljardiem, kas ir jāmobilizē militārai. Ursula lietoja formulējumu Rearmament of Europe. Tātad pārapbruņošanai. 800 miljardus vajag. Un tur izskanēja, ka 650 miljardi no šiem 800 varētu nākt no dalību valstīm pašām, izmantojot pašu valšķu aizņemšanās iespējas, pārtulkojot latviski, mazināt Eiropas uzraudzību pār Maastrichtas kritērijiem. Vienkārši vaļīgāk aizņemties, ka varētu. Bet pietrūkstošos 150 miljardus varētu ņemt kā aizņēmumu, kas būtu nodrošināts ar Eiropas Savienības budžetu. Un praktiski tas ir solis tuvāk tam, ko nedarīja ne Grieķu krīzes laikā, ne arī pēc būtības neizdarīja Covid finansēšanai. Tie pēc būtības iznāk jau Eiropas bondi. Eiro bondi, par ko atbild Eiropa, nevis katra valsts atsevišķi. Mēs tuvojamies situācijai, ka šī finansēšana uzkrausies kopumā Eiropas kopīgajam budžetam. Tas ir virziens uz federalizāciju pēc būtības. Bet vai tas sanāk arī automātiski naudas drukāšana un inflācijas dzīšana augšā vai negluži? Neatkarīgi no finansēšanas formas tas nozīmēs inflāciju. Bet jā, gan nē, bet... Reini, tu neesi vainīgs, viss kārtībā. Nē. Paņemsim 25 miljonus, uztaisam vienu tanku vai uztaisam vienu vilcienu. Ja vilcienu uztais, viņš iet un kaut ko dara. Tiek uztaisīta manta, kas atgriežas ekonomikā. Ja pa 25 miljonu uztais tanku, tur ekonomikā principā atgriežas ļoti maz. Degviela. Jā, drīkst. Un līdz ar to tas dzīs uz augšu un inflāciju kategoriski neizbēgami, un tas mums ir jādara. Caur inflāciju faktiski, mēs maksāsim par visu šo procesu. Tieši tāpat kā inflācija uzdzina Covid naudas, arī šīs viss uzdīs inflāciju, visi šie miljardi. Mēs jau runājam tālāk par triljoniem. Ja Jurgs man atļaus pa Vācijas stāstīt, kas tur šodien notika, mēs runājam vispār par triljoniem, kas iekrīt. Saimniecībā pēc būtības neseka. Man bail, ka Jurgs tev šodien par Vāciju neizstāstīs, tev par Vāciju būs nākamnedēļ jāstāst, tev nav jau tā. Tur jau tāpat kā ar Trumpu, katru dienu kaut kas notiek, tā kā varbūt saka. Drīkst, šodien komentāru. Atļaujam Reinim šito te tas ir taisnība, protams, ka jebkur iegāžās daudz naudas, tas to nozīmē visu, ko Mārts saka, bet viena no lietām, kas gan vēl nav, tā kā fiksēts, apstiprināts, pierunāts un pārliecināts, bet ka ieguldījumi šajā bankā varētu tā skaitā tikt ieskaitīti valstīm kā ieguldījumi aizsardzībā. Mēs visu laiku runājam NATO kontekstā, runājam par tiem iekšzemes koproduktu procentiem, kur Latvija var tērēt 30, un tas nemainīs neko būtiski Eiropas kopējā drošībā. Ja? Un Vācija savukārt varētu tērēt varbūt 0,5%, bet ja viņi tērētu to Latvijā, tad tas būtu krietni vairāk palielināta Eiropas drošība. Respektīvi, kad šī banka daļēji varētu to risināt, ka vienkārši bagātākās valstis saliek naudu kopā, lai nabagākās valstis varētu kaut kā bišķi vairāk ietekmēt Eiropas drošību. Tā es ceru, ka es daudz maz saprotam. Es esmu tas, kurš varētu nesaprast, tad tā naudas tērēšana Latvijā nozīmē, ka, piemēram, šeit uzbūvēt kaut kādu mīnu rūpnīcu. Protams, tieši tā, ja mēs Eiropas drošību sākam skatīties kā kopumā uz Eiropas drošību, teiksim, nevis katra valsts atsevišķi. Un tur man šķiet, ka faktiski drošības un aizsardzības jautājumos droši vien mums baigi citu variantu nav, izņemot Eiropas kopīgu armiju, gan mums nevajag, bet kopumā, ja bagātās valstis 0,% no sava aizsardzības budžeta tērētu pierobežu stiprināšanā, tas mēs iegūtu daudz vairāk kopumā. Jo mums nav jēgas, ja Vācija tērē 4% IKP drošībai Vācijā.
Ok, skaidrs. To mēs sapratām. Var sakot, tu nedaudz izskaidroji, man šķiet, ka dažiem vismaz mūsu klausītājiem kaut kas kļūst skaidrāks, un tā ideja vairs neizskatās vienkārši pēc kaut kāda paziņojuma par karu vai cīņu pret birokrātiju. Izklausās drusku nopietnāk, vai ne, Mārci, vai ne, Dzintri? Jā, es saprotu. Es tikai domāju, ka tos 800 miljārdus tad vienkāršā valodā viņus tagad nedrīkst kustināt, kamēr tur tā banka 26. gadā nesāks darbu. Viņi tehniski nav saistīti. Formāli viņi nav saistīti. Tā runa, ka to varētu ieskaitīt, investīciju bankā varētu ieskaitīt kā daļu no aizsardzības budžeta, tērēšanas aizsardzībai, tas neatceļ to, ka Eiropa tūdaļ grib 800 miljardus tūlīt pat palaist papildus ar savām garantijām, atļaujām, tātad paši aizdodot no Eiropas budžeta 150 un rosināt valstīm pašām palielināt savu aizņemšanos. Tas ir rosināt, bet tas nav viņi nevar piespiest, nav. Eiropa nevar piespiest mums paaugstināt budžeta deficītu. Tad viņiem savus Maastrichtas normas jāregulē. Tas ir tieši tas, ko es centos teikt, ka tie 650 miljardi parādās no Maastrichtas normu atslābināšanas. Tieši tā. Tā tas ir domāts. Ejam par šo tālāk. Cilvēki, kuri vēlās padziļināt par šo, droši drīkst rakstīt un pajautāt vēlreiz, varbūt jāgatavo kaut kāda atsevišķa saruna vēlreiz par šo pašu, par tām normām. Gal galā par to šīs te visas lielās naudas saistība ar mūsu fizisko drošību, jo mums te ikdienā tas jautājums viss ir apmēram tajā plāksnē, ka tagad šodien mēs no tās Ottavas pateicām, ka stāsimies ārā, un turpat tāpat ministrija šodien pateica, ka tas jau gan nenozīmē, ka kaut ko baigi mīnēs, vai ne, bet no tās Ottavas izstājas mēs dzīvojam šajā te realitātē, ja, mums tur kājnieki mīnas nevar salikt, un jūs runājat pa 800 miljardiem un triljoniem un Maastrichtas kritērijiem, ne katram tas ir saprotams, tāpēc varbūt no šī ejam tālāk, ievelkam gaisu. Jautājums no provinces, Twitterī un dzīvajā. Mārci, vai tu vari to Vācijas stāstu, tiešām saņemties, tā kā šitas Čerbatihs un tā piepūst vaigus un vienā rāvienā, pirmajā mēģinājumā un 6,5 minūtēs? Pamēģināsi? Mārci? Es biju atslēdzies. Un tu pratīsi atslēgt kaut kādā līdī galvā. Kad visiem apniks, ka man apniks, es kaut ko citu darīšu, bet kad visiem apniks, tad es šitā. Ja? Labi, sāc. Vācijā notika kreisās auss kasīšana ar labo roku, izmaucot to vēl caur vesti. Proti, Vācijā bija vēlēšanas sakarā ar to, ka nobruka iepriekšējā 3 partiju koalīcija. Un kas bija sagaidāms, ka šajās vēlēšanās pārliecinoši uzvarēja opozīcijā atstātie kristieši, vācu saīsinājumā CDU, CSU, un viņi uzvarēja relatīvi, viņi plānoja uz 33 un kādiem procentiem, viņi netika līdz 30%, viņiem bija jāmeklē uzreiz koalīcija, un kā es jau to citkārt un citur teicu, bija diezgan iezīmējies, ka viņam ar sociāldemokrātiem tā koalīcija ir iespējama, un sakarā ar to, ka brīvie demokrāti neiekļuva parlamentā, tas palika vienīgais racionālais variants. Un viņi uzsāka koalīcijas sarunas, kurās bija skaidrs, ka būs jāizņemās papildus nauda. Kristieši noteikti gribēja atjaunot visu militāro saimniecību, ko viņa paša Merkel bija pilnīgi nolaidusi absolūtā pakaļā, kā jau Krievu aģentam pienākās. Un sociālisti tam piekrīt, bet viņi grib aizņemties bērnu dārzu pārbūvēšanai, skolu jumtiem, un tā tālāk. Un, lai to varētu izdarīt, arī Vācijai vajadzētu atbrīvot parādu pieaudzēšanas bremzi, kas ir iekonstruēta viņu konstitūcijā. Viņi konstitucionāli
ierobežoti ir, viņi nedrīkst aizņemties vairāk kā 0,35% no GDP. Un tika nolemts, ka vajadzētu šo mainīt, bet tajā parlamentā, kurš sanāks, kurā kristīgie demokrāti ir vinnējuši, šai te valdībai nav 2/3 vairākumu. Bet 2/3 vairākumu var savākt vecais parlaments, kurš šodien sanāca uz pēdējo sēdi, un viņam tika ielikts nobalsot pakete konstitucionālu grozījumu. 3 lietas tika nobalsots. Viena no tām ir, ka 1% GDP aizņemšanās neiekļaujas tajā Schuldenbremļu nobalsot. Papildus 1%. Papildus 1%, jā. Kas ir tā tad 0,35 un papildus 1 ir 3 reizes vairāk. Tas ir, viņi aizņemties sev atļauju pēkšņi 4 reizes vairāk. 4 reizes, nevis tur pa 40%, bet 4 reizes vairāk. Pirmā lieta. Otrā lieta, tiek izveidots vēl papildus speciāls fonds, kas ir ārpus budžeta fonds, un līdz ar to neiet tajos rāmjos infrastruktūrai, un tā kā viņiem vajadzēja zaļo balsis klāt, lai tās 2/3 nodrošinātu, tad zaļie izdiņģēja 5. daļu no tā papildu fonda. Rezultātā apmēram 1 triljons papildus izdevumus ir iezīmējusi sev federatīvā Vācija 10 gadu laikā. Triljonu. Un mums no kuriem? Tā, kas... Mums jādraudzējas ar vāciešiem. Viņiem no kuriem? Pagaidi, viņiem tur tie Maastrichts kritēriji uz šito neatiec? Viņi domā, ka nē. Viņu ekonomiskā situācija, ja skatās tehniski pēc papīriem, kur man palika špikers, tātad viņiem šobrīd budžeta deficīts ir 2,6%, iepretim Latvijas 2,4% salīdzināšanai. Un viņu aizņemtības, tas ir parāda līmenis, ir 63% no GDP, kas ir pa 4/4 vairāk nekā Latvijas, kurai ir 45%. Bet viņu milzu ekonomika to var atļauties. Tātad, un varētu būt, ka Eiropas laipnība mainīt tos kritērijus, iet sazobē ar šo lēmumu. Tas ir kopumā Bundestāgs to ir šodien nobalsojis 1 triljonu. Pagaidām, cik tajā ir cik tajā tā kā varētu būt aizsardzībai, respektīvi? Puse. 500. Puse 500 ir aizsardzībai. Uz cik ilgu laiku tas? 10 gados. Jā, to nevar notērēt vienā gadā nekā tur. Nē, kā tiešām tur ir vajadzīga ražošana, ir vajadzīgi, viņi runā tomēr par obligātā dienesta atjaunošanu. Ja vienīgi kādu līgumu par Latvijas kādu uzņēmumu par šito ēdināšanu, tad varbūt var tādu lielu gabalu. Vai arī uzcelt vēl vienu stabu Daugavā. Tur nesanāks tik daudz. Tātad tie skaitļi, pašs vācu ekonomikas skaitļi, lai saprastu tos ciparus, biju spiests atkal tā kā students ieiet tabulās. 24. gadā Vācijas kopprodukts ir 4,66 triljoni. Tas ir 1% no tā, ir tie 46 miljardi, kas ir drusciņi vairāk par visu Latvijas kopproduktu. Latvijas kopprodukts attiecīgajā periodā ir 43 miljardi. Tas ir, Latvija ir mazāk kā 1% ekonomiski no Vācijas, ja? Un viņu tas 1% ir viss Latvijas kopprodukts, ko viņi tagad 10 gadu liks iekšā, apmēram 50 miljardi, 10 gadu garumā 500 miljardi. Tie otri 500 sadalās, 400 paliek sociāldemokrātiem izplindirēšanai, un vēl 100 tur ir zaļie sev izdiņģēji. Tā ir tīra izlaupīšana. Ja? Līdz ar to... Secinājumu daļa. Ko mēs... Inflācija. Tie 500 miljardi, ko Vācija iesviedīs papildus Eiropas savā ekonomikā, tātad Eiropas ekonomikā pasaules 3. lielākā ekonomika tomēr Vācija ir, ja pa valstīm skaita. Var sakot, viņi šķaudīs un mums būs iesans apmēram tā, ja? Mums ir jāsagatavojas uz to, ka nav nekāda pamata gaidīt cenu krišanos nevienā no postiņiem. Un tas ir jādara. Es nesaku, ka tas ir kaut kas slikts. Tiesa gan no Vācijas sarežģītības viedokļa
no pirmajiem 7 soļiem šodien ir pabeigts 3. apmēram. Jo ir Bundesrātā jābalso, jo konstitūcijas labojumi ir augšpalātā jānobalso, kur izskatās, ka nobalsos, bet tas vēl piekdien jāizdara. Tad ir 4 prasības konstitucionālajā tiesā, ko arī piekdien skatīs. Un tad vēl līdz valdības taisīšanai sociāldemokrātiem ir iekšējā balsošana par to, vai taisīt valdību ar kristiešiem. Tā kā līdz darīšanai vēl ir visādas ķezas var notikties, bet tas virziens ir paņemts. Tieši šodien, 18. martā, ļoti svarīgā dienā. Vārdu sakot mūsu klausītājiem, ar šo gribējām teikt, ka šodienas Trumps un Puķina telefona saruna nebūtu nav svarīgākais notikums šodien. Mums ir palicis pavisam maz laiks, un mums ir palikusi viena tēma, ko mēs varam pagūt, jo neievilksim šo pirmo savu raidījumu 1,5 stundā, vai ne, kungi? Mēs taču negribam būt tādi. Vai ne? Tagad, bet Reinis, viņš ir pacēlis roku. Tas nozīmē, ka viņš grib runāt, vai ka viņš aizgājis projām. Nē, viņš padevās, jā, bet viņš grib pateikt vēl kaut ko. Reini, pasaki, pirms mēs ķeramies. Es gribu, es mēģinu būt pieklājīgs. Jā, tāds tu esi. Par to Vāciju. Man liekas, ka tas Vācijas pirmkārt pārmetiens ir patiesībā ārkārtīgi laba zīme. Tādā kopā Eiropas drošības kontekstā. Protams. Jo vācieši, ja uzņem virzienu, tad viņus grūti apturēt. Un tas ir faktiski ļoti labi raksturo tādu Eiropas mentalitāti. Un šajā gadījumā, sevišķi Vācijas gadījumā, man liekas, mēs varētu teikt, ka zaļais kurs ir tas, kurš mūs ir novedis uz šo Vācijas pārslēgšanos, jo viņi ir beidzot sapratuši, ka tie aizsardzības tēriņi nav tikai tēriņi, kā bieži vien uztver Eiropas valstīs to, bet ka tās ir investīcijas ekonomikā tā skaitā. Un kā mēs zinām, Vācijas auto industrija ārkārtīgi cieši no zaļā kursa tieši. Tur vairākas rūpnīcas jāizver un tā. Un šie autoražotāji sāk tagad runāt, ka mēs taču varētu darboties militārā industrijā. Mēs tās 3 aizvērtās rūpnīcas varētu pielāgot tur bruņmašīnu ražošanai. Ja? Un man šķiet, ka vāciešiem tas ir dalecis. Tā kā beidzot, ka viņi šos visus miljārdus aizsardzībai, tas veids, kā viņi varētu faktiski saglābt to, kas brūk lielā mērā daļa zaļā kursa. Un labi, ka tā. Vēlreiz, tas Vācijas pārslēdziens ir faktiski, manuprāt, arī lūzuma punkts Eiropas tajā visā aizsardzības politikā uz labo pusi. Un viņu nevar novērtēt par zemu. Tas, man liekas, ir diezgan milzīga virziena maiņa Eiropas kopējā politikā, jo Vācija nenoliedzami ir viens no flagmaņiem Eiropas politikas. Brīnišķīgi, un tagad tomēr tad ejam no lielās un ārpolitikas. Tie cilvēki, kuriem patika ārpolitika mūsu raidījumā, ir šoreiz droši vien pilnīgi stāvā sajūsmā. Pieķeramies vēl vienai tēmai, ko es esmu atzīmējis un nedaudz nesagatavoti, varbūt kungi būs, bet varbūt būs ko teikt. Tātad ir noticis tā, ka naudu ir atņēmuši Radio Brīvo Eiropu un Amerikas balss. Tas nozīmē, ka mēdīju vidē ir bez tā milzīgā notikuma, ka jautājums no provinces ir atgriezies dzīvajā, tiek slēgts visādas radiostacijas, un pie mums te arī Twitterī var ik pa brīdim lasīt tādu žēlu, šausmas, cik forši bija un tam līdzīgi. Un te varbūt vajadzētu kaut kādu komentāru par to, cik forši bija kādreiz un kāda bija zaļa zāle un kā tagad ir. Mārcis, varbūt tu pāris varētu iekomentēt, kāda ir šo te radiostaciju slēgšanas nozīme. Varbūt tu vari kādu komentāru un varbūt pat Dzintris kaut ko pateiks. Man šķiet svarīgākais punkts būtu saprast, ka vārds raidstacija šeit ir tīra metafora, jo viņi gandrīz neko neraida. Viss tas cilvēku daudzums, kas tur strādā, tūkstoši, ražo dažāda veida materiālu un publicē to. Un raida viņi tikai tur, kur galīgi internet nav un visādās tur
valodās, kuru nosaukums es pat neriskēšu nosaukt. Kaut kur Dienvidaustrumāzijā viņa raida, kaut kur Āfrikā viņa raida. Ja? Tādu raidījumu, kā kādreiz bija, ar kuriem es esmu izaudzis, kā skolnieks pēdējo klašu un students un jauns fotogrāfs par naktīm strādājošs, ka klausījos tikai balsis. Ja? Tas viss ir beidzies, tas vairs neeksistē. Līdz ar to jautājums, vai un kā ir jāuztur šāds te resurss par nodokļu maksātāju līdzekļiem, ir pamatots jautājums. Tas, kā viņi to risina, kā Trumpa administrācija to risina, tas ir cits jautājums. Tas vairs nav tieši par mēdījiem. Bet nodibināti šie te resursi tika cīņai pret komunismu. Ja? Un savu uzdevumu viņi lielā mērā izpildīja. Tas bija viens no augstākā instrumentiem. Tieši tāpat kā bija atomieroči, atomzemūdenes, tur karš Angolā un tā tālāk. Karš Angolā ir beidzies, ja? Karā pret Krieviem šitas nepalīdz, tas ir skaidrs. Jā. Karā pret Krieviem, tas vispār viss ir pavisam mainīgs. Latvijas Rādio 4 darbojās pēc šīs 60 gadu senās, tā teikt, schēmiņas, ka mums jāraida kaut kas, un tad viņi klausīsies un pārdomās to visu. Jā. Jebkurā gadījumā tas, ka iespējams vajadzēja jau pirms labāk laiciņu pārdomāt, ko darīt ar šiem resursiem, tas tā būtu bijis prātīgi, neviens to nav darījis. Tagad rupji, primitīvi, ar histēriskum elementiem tas tiek aizcirsts ciet. Vai tas viss caur tā bija jādara? Kas notiks tagad īpaši ar Radio Svoboda arhīviem? Tur ir ļoti vērtīgi, milz daudz materiālu, intelektuāli labākie žurnālistikas spēki daudzu desmitu garumā ir tur radījuši ļoti vērtīgi materiāli, ja? Kas ar viņu notiks, neatkarīgi no nākotnes. Jā, bet tā raudāšana tomēr ir kaut kā tā dīvaina, kaut kāds 20 gadus neviens viņu neklausījās un neviens neko tagad aiztaisīja. Un pat nezinu, ka viņi neraida. Galvenais. Pat nezinu, ka viņi neraida, ja? Tas ir līdzīgi, es atceros, tā, ka bija runa par pirmās slimnīcas slēgšanu, ka to valsts vairs negribēja uzturēt, un tur Panorāma bija sagaidījuši kaut kādas dāmītes, uz ielas, tā sakot, tautas balss nointervēt. Viņi teica, kā ta šito slimnīcu var taisīt ciet? Tur man māmiņu operēja, tā dāmīte, kas runāja pensionāri, tāda agrāk, 60 gadīga. Tur man māmiņu operēja, kā tu to drīkst ciet taisīt? Saprot? Apmēram tā. Dzintri, tu radio cilvēks, tev vienkārši pienākums kaut ko pateikt par radio brīvās Eiropas un Amerikas balsi. Tagad mēs runājam par Amerikas balsi vai par brīvību un brīvo Eiropu? Tas ir viss apmēram vienā kaudzē. Negluži. Amerikas balss ir vairāk viņu tāds valsts rupors vismaz bija. Un brīvība un brīvā Eiropa ir tomēr mazliet ribelārāki, vai labais vārds, medija, ja tā var teikt. Es domāju, ka Trumps... Dzintri. Viņiem vienkārši ir divi, tad, kad tika atklāta, jo līdz tam skaitījās, ka neviens nezin, kas viņus finansē. Un tad tas tika paziņots, ka Voice of America iet no budžeta, no valdības naudas. Un Radio Brīvība iet no kongresa naudas. Tas tā kā mums vienu dotu šitā kultūras ministrija un otru dotu Saeimas kultūras komisija. Bet tas es nezinu par naudas avotiem, bet katrā ziņā viņu saturs bija tomēr dažāds. Kāds saturs bija Amerikas, bet mēs te aiziesim garā diskusijā. Es domāju, ka Trumps savā stilā kaut kad pateiks, ka viņš ir nepareizi saprasts un daļu no tās naudas apturēs. Pašiem tiem darbiniekiem, kas tur vadīja, viņiem pašiem vienkārši vajadzēja aktīvāk lobēt savu tālāko dzīvot spēju kā uzņēmumam, ko viņi īsti laikam nav pratuši izdarīt. Naudas gan viņiem bija daudz senā laikā. Es atceros, ka es biju direktors 2005., 6., 7. gadā. Tad Grāvas kungs tur bija jau tagad nelaiķis liels priekšnieks
starpnieks radio Brīvajā Eiropā, un tad vajadzēja retranslēt viņu programmas, un tad mani aicināja uz Prāgu, vai man dieniņi, mani izguldināja 5 zvaigžņu Intercontinental viesnīcā. Par to nekas nebija jāmaksā. Retais gadījums, kā arī viesnīcas bāriņu drīkstēja lietot, un arī tas bija nosekts no tās raidstacijas puses. Piemērs ir primitīvs, bet nauda viņiem bija laba. Tā nauda vairs tik liela nebūs. Es domāju, ka galīgi ciet to neaizliks, tikai viņiem savā veidā ir jānoorientē viņu saturiskais kompass kaut kādā citā virzienā. Un tad tās žēlīgās gaudas, ka mums tagad vajadzētu palīdzēt un uzturēt tur un sametīsimies, tas gan man liekas muļķīgi. Давай uz Polšu sadaram. Aiztaisīs ciet, ka nefik ģelek. Jau aiztaisīt. Uz Polšu varam sadarēt. Tādā ziņā, ka ja tur kaut kas paliks, tas tiks ievilkts kaut kur ārlietu ministrijas kaut kādā departamentā, lai viņi turpina tur kaut kādus pārskatus rakstīt. Arī visi tie USAID un visi pārējie. Kaut kas paliks dzīvs, bet kā organizācijas, tā ir vēsture. Sveiki! Mēs pieņēmām jūsu derības, lai... Viņš lai manā bezalkoholisko alu. Nē, es jau bezalkoholisko šņabi varētu. Nē, tas ir kaut kas pretīgs vienkārši. Klau, Eviāns taču ir bezalkoholiskais šņabis. Klau, Dzintri, bet ko no šī visa stāsta par tām radiostacijām un aiztaisīšanu sevišķi noteikti Mārča scenārijs vai Latvijas radiošu? Tagad viņš tur LSMs kopā, bet gan jau, ka radio tur kaut kādu savu tur domāšanu vai tam Latvijas radio kaut ko no šā vajadzētu mācīties un padomāt. Vai tu varētu viņiem, saviem kolēģiem palīdzēt ar kādu padomu? Droši vien, ka tas tagadējai valdē ir visu laiku jāzondē tur augšās, kādas tad ir attieksmes un kādas ir politiskās domas attiecībā pret mēdīju tālāko politiku. Nevis oficiāli rakstītās, bet jāzondē savas drošības pamatojums nākotnē. Saprotiet, apmēram tā es to gribētu pateikt. Un es pieņemu, ka Radio Brīvā Eiropa un viss tā kompānija vienkārši tā paļāvās, ka tā būs mūžīgi. 5 zvaigžņu viesnīcas un viss pārējais. Nebūs tā. Līdz ar to rūpīgi jāskatās līdz politiskajai konjunktūrai arī tagadējā, kā tur sauc to lielo monstru. LSM, vadībai. Tā. Ļoti strauji iesim tuvosimies finišam. Es vienkārši gribu iezīmēt klausītājiem to, kā šis te mūsu raidījums turpmāk notiks. Ir paredzēts, ka cilvēkiem, kas šeit pievienojas, tāpat kā Rainim, ir iespēja runāt, pacelt roku un runāt. Bet tā kā mēs esam milzīgi pārtērējuši laiku, tad es šo te nofeikošu šo te runāšanu. Mums ir reāli iesūtīti vairāki jautājumi. Twitterī bija iesūtīti. Un vienu mēs varam, man liekas, ļoti ātri, vienkārši tā kā parādīt, kā tas apmēram notikt. Mums ir tātad Māris Mednis ar nosaukumu tiesiskums ir uzrakstījis mums šādu jautājumu, tiešraidēji, lai mēs atbildam, lai mēs pakomentējam. Kā mazināt pēc viņu piedāvājumu ar to viņu, esat domāt jūs, vai mēs visi, sevišķi Mārtis un Dzintris, pagājušajās vēlēšanās Saeimā iebalstotās jaunās vienotības ietekmi uz procesiem. Tātad, kā mazināt mūsu sastrādāto nelaimi, mēs esat ieteikuši jauno vienotību, un tagad kā šito mazināt. Un izlaižot anekdoti par Berkoviču, Rabīnu un pēc pēdējā ieteikumiem laimes sajūtas iegūšanai vispirms iegādāto un pēc tam atdoto āzi. Sāksim ar to, ka Mārtis izstāstīs šo anekdoti, viņš droši vien zina, un pēc tam Dzintris varētu taisnoties, kāpēc nav sanācis ar viņu ieteikto jauno vienotību. Riņķu kompozīcija sanāks mums. Jā. Tā tad aiziet pie Rebes pēc padomu, ka dzīvoklis maziņš un rindā, viņš ir pieņemts dzīvokļa rindā, viņam būs pēc 18 gadiem tikai dzīvoklis, bet tagad 3. bērns tūlīt būs, un ko lai dara? Un tas Rebe saka tā, tu paņem sev uz gultas vietu vienu studentu no augstskolas, no kulinārijas tehnikuma. Pēc nedēļas viņš saka, izraksti no laukiem savu veco tēvu, lai viņš pie tevis ierodas dzīvot. Tad vēl pēc 2 nedēļām sievas māti, lai paņem uz turien arī dzīvot.
Un tad vēl pēc 2 nedēļām viņš teica, paņem āzi. Āzi dzīvoklī. Uz balkonu var turēt, bet lai dzīvo dzīvoklī. Un tad pēc mēneša viņš ieteica aizsūti to veco tur studenti izmet pa durīm un āzi pārdod. Un tad tas teica, vai tieninku, man ir liels ērts patīkams dzīvoklis. No tā. Labi. Šitais bija jau vienreiz, Skaidrs, ka bija, tāpēc cilvēks klausies. Tur vajadzētu kaut ko piegudrot klāt. Bet Zintri, lūdzu, kā samazināt jaunās vienotības ietekmi, kuru tu esi ieteicis tagad, kur pateicoties tavam ieteikumam tagad ir valdībā un visu šito te mums. Tieši tā, ja nebūtu mana ieteikuma, vienotības varbūt tur nebūtu, un mēs neredzētu viņas atbaidošo seju, ko mēs tagad labi redzam. Un līdz ar to mums ir skaidrs kompasa rādītājs nākamajām izvēlēm. Tieši tā, jā. Tieši tā. Skaidrs. Tas ir tas Dzintri jautājums, kuru mēs gaidījām. Tātad vēlreiz atvainojos, mēs tiešām negribētu pirmo ierakstu pārvilkt pāri jebkuriem laikiem, tāpēc varbūt es ātri pabeigšu ar oficiālo paziņojumu, tad taisīsim cieto raidījumu. Tātad, notiks tā. Bet Ilons jāapsveic. Ilons, mēs beigas? Tā kā mūzika uzdzied. Nē, kas viņam ir aprecējās vai izšķīrās? Nē, 18. marts ir Parīzes komunas diena, Ilonām vārdiena. Ilona. Piedod. Tev tāds kuivišnieku izloks bija. Ilons. Un Ilonsam vārdi. Liepājā šodien milz troksnis ir 400 gadu jubileja šodien. Ojā. Šodējā te raidījumā nav iekļauta slēptā Liepājas reklāma, dargie klausītāji, nemaz nepadomājiet. Kurš tur no jums čabinās gar vadiem, novāciet rokas, bet es ātri izstāstīšu klausītājiem. Tātad, turpmāk būs tā otrdienu vakari ap šo laiku. Tātad ap 9 vakarā uzreiz pēc panorāmas būs šādas tiešraides. Mēs viņus gatavosim iepriekš, būs iespēja jau iepriekš pieteikties un sūtīt jautājumus, varbūt ieteikties kā runātājiem un tam līdzīgi. Reinis parādīja apmēram, kā tas notiek. Šīs te viss, ko mēs darām, tiek ierakstīts un jau pēc dažām stundām, tas ir nakts melnumā, tās tiks ievietots tajā pašā vietā, kur iepriekšējā raidījuma, tātad visi, kuris pazīst mūsu podcastu, zina, kur viņš tur klausās, YouTube vai Spotifyā vai Apple podkastos, tur visur varēs šo te ierakstu dabūt, bet tur ir viens āķis. Tas ieraksts brīvi klausāms būs līdz trešdienas vakarā, 23:55. Faktiski 24 stundas viņš ir brīvi pieejams visiem. Visi tie, kur ir lielie fani un gatavi ziedot savu laiku klausīties pirmajā dienā, to visi izdara par velti. Pēc tam raidījums nokļūst aiz maksas atslēgas, un cilvēki var klausīties to jau kļūstot par abonētājiem. Atsevišķi abonētāji YouTube, atsevišķi Spotifyā. To visu jūs ieraudzīsiet, kā tas notiek. Pēc šī raidījuma ieraksta ieraudzīšanas tur būs visi šie te apraksti. Jautājums, kāpēc mēs šādi te daram, kāpēc mēs tā liekam aiz atslēgām. Tas tāpēc ir, lai dotu klausītājiem iespējumu atbalstīt raidījumu veidošanu un motivēt mūs ar vien jauniem sasniegumiem. Jo galā, kāpēc raidījumam vajag naudu, viss ir dārgs, visdārgākās pozīcijas ir letas ziņas, ko mēs vispār nevaram atļauties, pēc tam tur ir jāmaksā Mārcim Bendikam par televizoru skatīšanos, kas arī ir diezgan dārgs prieks, tā kā mums ir savi izdevumi un ir daudz klausītāji, kuri ļoti labprāt atbalsta šīs te brīvu cilvēku brīvās sarunas, un tad viņiem būs tas formāts, iespēja noabonēt un katru mēnesi kādu mazu eiro nosūtīt raidījumam, un ja tā lieta rullēs, tad kamēr tā interese būs klausīties mūsu tiešraidēs un atbalstīt mūs ar nelieliem maksājumiem, tikmēr raidījums arī pie jums iznāks šādā, vai varbūt nedaudz savādākā formātā. Tas ir stāsts par to, kā tas notiks tālāk. Tā, Ilons, mēs apsveicam? Viss? Vai vēl kaut kas? Apsveicam.
Dzintri, tu šito te stāstu pats pirmoreiz dzirdēji, vai tu esi uz pakaļas, vai tev šķiet, ka tas ir tā? Kuru no stāstiem Tu esi šito pagaidu? tagad izstāstīji tikko par to, kā... Vienīgā nelaime, tas ir diezgan sarežģīti, tas viss ir tur. Man tā šķiet. Es uzrakstīšu tev uz lieliem Tas ir burtiem tāpat kā vieglajā valodā. radio, tur piedraudēja izslēgt vidējos viļģus, un neviens to vispār nedzirdēja senos laikos un pāriet uz FM. Un pirmā asā reakcija bija tad, kad tas tika izdarīts. Jo pēc tam tur varēja ziņot simtiem reižu, ka tas notiks un ir cita aparāta vajadzīga. Nu, tad, kad tas pienāk, tad cilvēki sajūt. Nu, vēl nav sajūtuši, bet es domāju, ka būs forši. Ne, un Dzintrim arī nav dziļi stimuli, jo viņam tā nebūs jāmaksā par to raidījumu klausīšanos. Teorētiski jau var. Par maksāšanu vēlreiz visiem tiem mūsu klausītājiem, kuri mūs ļoti mīl, bet nevar atrast to laiku tajā pirmajā diennaktī noklausīties un varbūt arī ir spiedīgi apstākļi. Jūs droši varat turpināt kā iepriekš rakstīt mums uz mūsu kontaktiem, kas ir mūsu mājaslapā atrodam un visur šajos aprakstos, un mēs iedosim brīvbiļeti. Mēs nekad nevienam neesam atteikuši, vienkārši uzrakstiet un pajautājiet. Un tie, kas ir šausmīgi viltīgi, tie patiesībā droši vien to raidījumu mācēs atrast par velti arī, bet to es neteikšu kā. Ja, tie, kas saprot, kā darbojas tehnoloģijas, tie jau uzķers, gan jau. Tā kā paldies, kungi, jums par klātbūšanu. Es domāju, ka pirmajai reizē nemaz nebija slikti. Mums ir... nebija. Es diezgan... jā, bet man neiznāca par ekviluks izstāstīt. Jā, bet tu krāji ziņas, tad nākamā reize... kāda ziņas? Šodien diena bija 12 stundas un 2 minūtes gara. Redz, tev iznāca izstāstīt. Nē, es nestāstīšu. Nestāstīšu. Es apvainojos. Dārgie klausītāji, nākamajā nedēļā garais materiāls, oficiālā daļa būs Mārča Bendika sagatavota. Tā kā klausieties mūs, palīdziet mums, palīdziet sev, sekojiet mums Twitterī un visur citur. Paldies šovakar, ka bijāt kopā ar mums. Visu gaišu! Ar labu naktī! Tā!